Ķepu patruļa, sniega komanda. Kādā saulainā dienā ķepu patruļa gatavojās ceļojumam uz ledāju lauku pie drauga Džeika. Pēkšņi atskanēja skaļš troksnis un piebrauca liela kravas mašīna. Iepazīstieties, tas ir ķepu buss, Raiders paziņoja. Tas ir postenis uz riteņiem. Tas mūs aizvedīs jebkur. Atvērās sānu durvis un no tā izlēca Robosuns. Robosuns būs mūsu šoferis. Kamēr Raiders rādīja kucēniem ķepu busu, piezvanīja Džeiks. Čau, Džeik! Kā iet ledus laukos? Raiders jautāja. Lieliski! Džeiks atbildēja. Paskaties! Video ekrānā parādīja nosnigušus kalnus un apledojuši upi. Tajā brīdī Džeiks paslīdēja uz ledus un kucēni izdzirdēja. Mans telefons, manas kartes, visas manas lietas. Džeika mantas iešļakstījās ledainajā upē. Džeikam ir lielas nepatikšanas, Rabls iesaucās. Kucēni uz mašīnām, sacīja Raiders. Ķepu busa aizmugures durvis atvērās un kravas lifts nolaidās. Kucēni ātri iebrauca ar savām mašīnām. Robosuns iedarbināja ķepu busu un viņi devās ceļā. Tikmēr ledāju laukos Džeiks mēģināja izvilkt mugursomu no ūdens, taču upes krasts bija tik apledojis, ka viņš sāka slīdēt iekšā. Par laimi viņu izvilka haskija kucēns. Malacis ķepaini, paldies! Džeiks sacīja, tad iepazīstināja ar sevi. Mans vārds ir Everesta, kucēns iesaucās. Es kādu izglābu. Es vienmēr esmu vēlējusies izglābt kādu pa īstam. Mums droši vien vajadzētu doties ceļā. Tuvojas vētra. Es negribu sniega dēļ izgāzties pirmajā glābšanā, noteica Everesta. Mēs varam nogaidīt manā būdā. Lai tur nokļūtu, mēs varam darīt šādi. Everesta nolaidās uz vēdera un noslīdēja lejā no kalna. Vēdera šļūkšanā! Džeiks iesaucās slīdot viņai pakaļ. Uzmanies! Abi jaunie draugi slīdēja pa ledu, traucoties garām dažiem pingvīniem. Kad ķepu buss sasniedza ledāju laukus, sniegs bija pamatīgi uzsnidzis. Komanda sāka meklēt Džeiku. Viņi ātri vien atrada viņa sasalušo telefonu un mugursomu. Tas nozīmē, ka Džeikam nav nekādu mantu, sacīja Raiders. Tad viņš ko pamanīja sniegā. Vai tās ir pēdas? Kamēr Džeiks sekoja pa pēdām sniegā, tikmēr Skaja meklēja no augšas. Ķepainim ir jālido! Tikmēr Everesta un Džeiks nonāca pie šaura tilta, kas stiepās pāri dziļai tumšai kraujai. Mana būda ir tieši pāri šim ledus tiltam, teica Everesta. Vai tas mūs noturēs? Džeiks jautāja. Tas ir vienīgais ceļš. Ejot pāri, viņi sadzirdēja kādu troksni. Ledus tilts ir sācis plaisāt! Tikko kā tilts sabruka, Skaja pielidoja un ar virvi izglāba Džeiku un Everestu. Bet pirms viņa bija aizvilkusi tos uz kraujas otru pusi, virve pārtrūka. Everesta, lec! Džeiks kliedza. Everesta piezemējās uz kraujas malas, bet Džeiks to palaida garām. Pēdējā brīdī viņš ar pirkstiem satvēra kraujas malu un pārkārās tai pāri. Nebaidies, Everesta iekliedzās. Es tevi turu! Viņa aizķēra Džeika piedurkni un aizvilka viņu drošībā. Jā, 2 glābšanas vienā dienā! Visi devās uz Džeika mājiņu kalnā, lai baudītu ceptus zefīrus un sagaidītu pārsteigumu. Everesta, teica Džeiks, man noderētu tāds gudrs ķepains kā tu, lai palīdzētu uz kalna. Un Everesta iesaucās. Šī ir labākā diena manā mūžā! Visi kucēni priecājās.